Esiet sveicināti! Konteineru kravas tranzīta biznesā tiek uzskatīts par ienesīgākajām un vērtīgākajām kravām. Tās ir katras ostas lepnums un gan valstī, gan uzņēmumiem nodrošina labu peļņu. Arī Latvijā tiek pieliktas lielas pūles, lai caur mūsu ostām tiktu piesaistītas šīs vērtīgās kravas. Katru gadu arvien turpina pieaugt pārkrauto konteineru skaits. Lauvas tiesa no šīm kravām gan tiek pārkrauta tikai Rīgas ostā un konkrēti Baltika konteineru termināli, kamēr Liepājā un Ventspilī konteineru kravu apjomi ir niecīgi. Eksperti prognozē, ka pozitīvās tendences turpināsies arī turpmāk, tomēr te liela nozīme būs valsts politikai un darbam pie jaunu tirgu apgūšanas. Visā pasaulē ir vērojama tendence, ka arvien vairāk kravas tiek pakotas konteineros. Ļoti liela daļa konteineru, kas no Latvijas iet eksportā, tiek krauti ar apaļkokiem, kas tiek vesti uz Ķīnu. Ja mēs šos pašus apaļkokus kraujam kuģī, parastā iekšā sauskravu kuģī, tad mums ir vajadzīgi speciāli pacēlāji, ar ko mēs to visu ceļam, kā mēs kraujam, un ar šiem pacēlājiem pēc tam mēs konteinerus nepārkrausim, vai citas kravu veidus būs stipri grūtāk pārkraut. Tad tas ir universāls iepakojuma veids, un viss, kas ir standartizēts, līdz ar to operāciju ziņā ir lētāks. Nav šaubu, ka konteineru bizness gan Latvijā, gan pasaulē turpinās augt. Arvien vairāk un vairāk preču visā pasaulē tiek piegādāts ar konteineriem, sākot no automašīnām līdz elektroniskajām precēm, kuras pasūtam no ārzemēm. Ko tas nozīmē Latvijai, to rādīs laiks. Satiksmes ministrija paziņojusi, ka autoceļu lietošanas nodeva komerctransportam ar pilnu masu virs 3,5 tonnām, jeb eiro viņieti, tiks iekasēta no 1. jūlija. Lai gan līdz šim šīs nodevas ieviešana tika atlikta, šoreiz atlaides vairāk nebūs. Mēs nodrošinām to, lai tas funkcionētu maksimāli efektīvi, lai cilvēkiem nebūtu problēmas ar šo maksas iegādi, lai tas process būtu ļoti vienkāršs. Tie varētu būt no 3 līdz 7 miljoni, un tad, principā, šis cipars pastāvīgi kāptu, bet galvenais ir tas, lai šī nauda 100% nonāk atpakaļ ceļos. Tomēr nozares pārstāvji uzsver, ka situācijā, kad autopārvadātāji izjūt kravu samazinājumu Krievijas virzienā, vēl papildus nodeva neko labu nesola biznesam. Šodien paskatāmies uz tirgu, ka situācija nav laba, un tas aktivitātes samazinās, un es baidos varam vēl gadu laikā pasliktināties situāciju, jo vēl nezinām, kas notiks ar sankcijām pret Krieviju, no Krievijas puses attiecīgi, jā, līdz ar to. Ceļu maksa, tā ir, protams, papildus nodoklis pārvadātājiem, tā 5%, jā, tas tomēr ir pietiekoši izdevumi, pie kam mēs nerēķinām tikai Latvijas pusē, bet mēs sāksim maksāt arī Krievijas pusē, kur, protams, mēs pavadām ilgāk to savu laiku. Līdz ar to proporcionāli mēs maksāsim vairāk Krievijai nekā Latvijai. Latvijā, protams, tas loks vairāk būs uz vietējiem pārvadātājiem, kuriem nebūs citas iespējas, kā maksāt, izmantojot šos valsts nozīmes ceļus. Mēs gaidām tālāk arī no satiksmes ministra apsolītā, kad viņš runās ar Krieviju, ieviest maksas Krievijā, jā, kopīgi, jā, ja būs Krievija, Latvija, un tad mēs varbūt arī maksāsim Krievijai. Ja tas tiks izdarīts, tad būs pusbēda. No otras puses, autopārvadātāji ar šo ceļu nodevu jau bija rēķinājušies sen un maksā to citās Eiropas valstīs. Un vēl kāds būtisks fakts – tagad par Latvijas koplietošanas ceļiem maksās arī Eiropas autopārvadātāji, kas šobrīd Latvijā neatstāja ne centa. Lēnām arvien konkrētāks aprises sāk iegūt ambiciozais Rail Baltica projekts. Tas paredz dzelzceļa līnijas būvniecību, kas savienotu 3 Baltijas valstis ar Poliju un pārējām Eiropas valstīm. Stīvēšanās par un ap šo projektu notiek jau daudzus gadus, bet šobrīd sāk izskatīties, ka par šo projektu nevien tiks runāts, bet tas tiešām varētu tikt realizēts. Latvijas pozīcija visus šos gadus ir bijusi atturīgi atbalstoša. Tā teikt, ja Eiropa ir gatava maksāt par šo milzīgo projektu, atteikties no tā būtu neprāts.
Šobrīd jau par Eiropas naudu sācies darbs pie Rail Baltica Latvijas posma detalizētas tehniskās izpētes un ietekmes uz vidi novērtējumu. Minētā projekta detalizētās tehniskās izpētes mērķis ir noteikti precīzi plānotās dzelzceļa līnijas Rail Baltica novietojumu Latvijas teritorijā. Starp citu, tikai pavisam nesen Baltijas valstīm izdevies atbrīvoties no vēl viena Rail Baltica šķēršļa – politiskajiem strīdiem. Baltijas valstu satiksmes ministriju pārstāvjiem izdevies vienoties, ka Rail Baltica tiks iekļauta arī Viļņa. Turpinās sarunas ar lietuviešiem un igauņiem par to, kādā veidā kopējo vienošanos panākt un izveidot kopuzņēmumu. Šobrīd tiek gatavot dokumenti. Es ceru, ka burtiski tuvāko nedēļu laikā mēs varēsim parakstīt visas šīs vienošanās, izveidot kopuzņēmumu un sākt gatavot dokumentus, lai mēs varētu šo projektu iesniegt Eiropas komisijā. Tieši Viļņas neiekļaušana dzelzceļa līnijas maršrutā pēdējos mēnešos bija kļuvusi par strīdus objektu, jo iepriekš Lietuva piekrita, ka līnija ies tikai cauri Kaunijai. Tagad lietuviešiem izdevies panākt, ka dzelzceļa līnija met lielāku līkumu, lai maršrutā tiktu iekļauta arī Viļņa. Ja Rail Baltica tiešām tiks realizēts, tad Baltijas valstu ceļot gribētājiem parādīsies reāla un ērta alternatīva lidojumiem uz Eiropu. Līdz tam gan vēl tāls ceļš ejams. Visu labu!